Iepriekšējā video es stāstīju par demenci, tās iemesliem, veidiem, riska faktoriem un profilakses iespējām, kā arī devu dažādus padomus. Un šodienas video es vēlos veltīt praktiskiem ieteikumiem, kas palīdzēs saprast un komunicēt ar cilvēkiem, kurus ir piemeklējusi demence. Dotais video būs īpaši vērtīgs un tēmēts tieši uz cilvēkiem, kuru tuviniekus ir skarusi šī saslimšana, vai arī kuri strādā, aprūpē vai kā citādi miedarbojās savā ikdienā ar cilvēkiem, kuri sirgst ar demenci. Un tā kā izplatītākā no demenču formām ir tieši Alzheimera slimība, tad arī uz šīs slimības piemēra tiks balstīti praktiskie ieteikumi. Esiet sveicināti! Mani sauc Anželika Gudriniece, esmu neiroloģe, un šeit mēs runājam par atmiņu, kognitīvajām funkcijām un smadzeņu veselību kopumā. Alzheimera demence ir progresējoša galvas smadzeņu saslimšana, kas izsauc neatgriezeniskus, progresējošus un daudzpusīgos kognitīvos jeb prāta funkciju traucējumus, kuru rezultātā cilvēkam rodās atmiņas, valodas, vizuāli telpiskās izjūtas traucējumi, zūd prasmes un pasliktinās spriešanās spējas. Slimība graduāli samazina personas spēju komunicēt, un cilvēkiem ar demenci ir grūtības paust viņu domas un emocijas, līdzīgi kā arī saprast apkārtējos. Alzheimera slimība un citas demences nav normālās novecošanas sastāvdaļa, un psihes funkciju izmaiņas demences gadījumā visbiežāk ir neatgriezeniskas, bet saņemot ārstēšanu, aprūpi, kontrolējot kopējo veselības stāvokli un blakus saslimšanas, ir iespējams palēnināt psihes funkciju pavaināšanos un kontrolēt slimības simptomus. Un pirmais lielais bloks, ko izskatīsim, tas ir par saskarsmi, komunikāciju un sadzīvi ar cilvēku, kuram ir demence. Un šeit svarīgākais moments ir komunicējot ar cilvēku, kuru piemeklējusi šāda saslimšana, vajag tieši tādā draudzīgā balss tonī, ko var panākt, runājot lēnāk, skaidri, zemākā balss tembrā un ar smaidu uz lūpām. Komunicējiet arī ar pacietību, izmantojot vienkāršus, īsus teikumus. Un, lai noorientētu personu vai iegūtu viņu uzmanību, ir ieteikums nosaukt viņa vārdu un runāt tieši viņam pretī, lai viņi nebūtu pārsteigti, no kurienes nāk, teiksim, skaņas avots, lai viņi tieši jūs redz. Un, ja slimība jau ir diezgan dziļā fāzē un cilvēks demences dēļ vairs neatpazīst pat tuviniekus, tad sarunas sākumā noteikti pasakiet, kas jūs esat. Uzdodot jautājumus, uzdodiet vienu jautājumu vienlaicīgi. Izmantojiet vienkāršus jautājumus vai frāzes un izvairieties no loģikas un saprata izmantošanas. Cenšaties atturēties jautāt, vai atceries, kad, kā arī vai atceries, kā bija. Noteikti jābūt arī uzmanīgiem, lai komunicējot ar cilvēku, kuram ir demence, jūs viņu nepārtraucat un necenšaties arī kritizēt vai koriģēt, un noteikti ir ieteikums nestrīdēties ar viņu, nemēģināt viņu pārliecināt, ka viņš uzskata citādi, nekā tas ir patiesībā. Ļaujiet viņam zināt, ka jūs viņu klausaties un cenšaties saprast, ko viņš grib jums pateikt. Esiet arī pacietīgi, gaidot atbildi, un cenšaties uzturēt acu kontaktu. Cilvēkiem, kuriem ir demence, varbūt arī nepieciešams ilgāks laiks, lai apstrādātu dzirdēto informāciju un sagatavotu atbildi. Esiet gatavi arī atkārtot šo informāciju, ko jūs esat teicis, vai arī jautājumu uzdot vēlreiz. Ja viņš neatbild, pagaidiet brītiņu un tad pajautājiet vēlreiz. Ir silts ieteikums, komunicējot ar cilvēkiem, kuriem ir demence, neuztvert jebkādu negatīvu komunikāciju, komentāru vai aizrādību personīgi. Vērojiet
cilvēka ar demenci ķermeņa valodu un sejas izteiksmi. Tā var reizēm jums sniegt krietni vairāk informācijas par viņa sajūtām, domām vai vēlmēm, krietni vairāk nekā paši vārdi. Un ļaujiet tuviniekam apdomāt un pateikt, ko viņš vai viņa vēlās. Un, ja tomēr viņš nespēja atrast īsto vārdu vai nosauc nepareizi, jūs variet uzminēt vai nosaukt viņa vietā. Un, ja jūs tomēr nesaprotat, ko tuvinieks saka, palūdziet, lai viņš norāda ar pirkstu vai attēlo ar žestu palīdzību. Iedarbojoties ar cilvēkiem, kurus skārusi demence, ir ieteicams izkāpt no jūsu realitātes un iekāpt demences slimnieka realitāte, kura priekš viņa ir īsta, tieši tāpat, kā katram no mums ir īsta mūsu pašu realitāte. Un cilvēkus ar demenci ir ļoti grūti un reizēm pat neiespējami pārliecināt viņus par jūsu realitāti, par to patiesību, kas ir, un viņi drīzāk ir tendenti ieslīgt savā pasaulē, un šeit tomēr būtu labi mazliet, teiksim tā, piespēlēt. Maksimāli ilgi saglabājiet tuvinieka neatkarību, jo pavainoties psihikas funkcijām, cilvēks ar demenci kļūst arvien atkarīgāks no citiem, un tas viņā var radīt bezcerības un bezvērtības sajūtu, nomāktību un varbūt arī pat vainas sajūtu. Pēc iespējas ilgāk mēģiniet uzturēt un atbalstīt cilvēka veselības stāvokli un funkcionēt spējīgās psihikas daļas. Jūs varat darīt dažādas sadzīves darbus kopā tā vietā, lai pilnībā uzņemtos visus darbus paveikt tuvinieka vietā. Sadaliet veicamos uzdevumus mazākos, vieglāk paveicamos darbiņos un atvieglojiet kāda veicamā uzdevuma apstākļus, pēc iespējas palielinot situāciju un pielāgojot šo situāciju tuviniekam, lai viņš spētu uzdevumu veikt pats. Un iespēja robežās ļaujiet arī cilvēkam ar demenci sadzīves darbus darīt pašam. Nedariet visu viņa vietā, ja redzat, ka viņš tomēr pats var to paveikt. Atvieglojot sadzīvi. Padariet mājas vidi vienkāršu. Atbrīvojoties no visa liekā, no nevajadzīgām mēbelēm, no kaut kādām dekora lietām. Maziniet apkārtējos kairinājumus, gan vizuāli, un arī, piemēram, maziniet troksni. Nodrošiniet telpās pietiekošu apgaismojumu un izvietojiet norādes, kas palīdzēs cilvēkam ar demenci orientēties laikā un telpā. Piemēram, novietojot pie sienas kalendāru ar pietiekoši lieliem cipariem un burtiem, vai arī, piemēram, ziņojumu dēli vai tāfeli. Un būtiski ir radīt arī tuviniekam ieradumus palūkoties šajos atgādinātājos. Jo mutiskās atbildes, piemēram, kāda šodien ir diena, viņš aizmirsīs un tāpēc atkārtoti pārjautās atkal un atkal vienu un to pašu. Tā vietā, lai atbildētu, paņemiet tuvinieku aiz rokas un pievediet pie šīta ziņojuma dēļa, kur jūs variet piespraust to pašu kalendāru, atgādinājumu zīmītes ar attēliem vai kādu citu informāciju. Un tā ik reizi, kad viņš pajautā, pievediet ar viņu aiz rokas pie šīs vietas. Tas varbūt prasīs 15, 20 reizes, bet tā kā sevišķi Alzheimera demences pacientiem ir spēja veidoties ieradumiem, tad pēc šīm te atkārtotām reizēm, kad viņš prasa un jūs viņu vedat pie šī, piemēram, ziņojuma dēļa, kur ir atbilde piespraust uz viņa jautājumu, tas pats, piemēram, kas šodien pa dienu, kas nāks ciemos, viņa kājas ar laiku pašas viņu pievedīs pie šī ziņojuma dēlīša ar atgādinājumiem, un viņš vairs nejautās tik bieži, bet pats ies kā mehāniski, automātiski ies pie šīs tāfelītes un skatīsies, lūkosies, ja, atbildes pēc saviem jautājumiem. Nodrošiniet arī viegli uzvelkamu un novelkamu apģērbu, bez liekām pogām, bez rāvējslēdzējiem, kas cilvēkiem ar demenci var būt apgrūtinoši.
Palīdzēs arī pareizi saģērbties, ja drēbes, kas no rīta būtu jāuzvelk, ir sagatavotas kaudzītē tādā secībā, kā būtu tās jāvelk mugurā. Atvieglojot arī zāļu ieņemšanu, sadalot attiecīgo tablešu kombināciju katrai zāļu ieņemšanas reizei atsevišķos trauciņos, uz kuriem ir skaidri salasāmas norādes. Jūs varat arī ierīkot vai noorganizēt atgādinājumus par zāļu ieņemšanu, piemēram, skaņas signāla veidā. Maziniet arī kritienu risku, jo cilvēkiem, kuriem ir demence, nereti var būt arī koordinācijas traucējumi un izmainīta vizuāli telpiskā uztvere. Padariet šo te vidi vienkāršāku, piemēram, atbrīvojoties jau, kā minēju, no liekām mēbelēm, aiz kuram var aizķerties, vai no liekiem paklājiem, no vadiem, no slīdošām virsmām, likvidējiet arī augstus durvju slieksnīšus un nodrošiniet stabilus apavus vai istabas šķības bez zolītēm, kas mazina aizķeršanās risku un paslīdēšanas varbūtību. Cilvēkam ar demenci nevajadzētu staigāt basām kājām vai zeķēs, jo pastāv risks paslīdēt. Var izmantot tādas speciālas zeķītes ar neslīdošu virsmu. Un raugieties, lai vannas istabā grīda nekļūtu slīdena un labi ir nodrošināt arī neslīdošus paklājiņus pašām vannām. Nodrošiniet tuvinieku organisma funkcijas pietiekami labā līmenī. Un arī rūpējieties, lai viņam būtu atbilstoša stipruma brilles, pārliecinieties, vai viņam nav nepieciešams dzirdes aparāts un sekojiet līdzi asinsspiedienu un pulsa rādītājiem. Raugieties, lai tuvinieks pietiekamā daudzumā uzņem šķidrumu, jo sevišķi cilvēki gados un vēl jau vairāk, ja viņiem ir arī demence, viņi vairs nejūt īsti slāpes un var pat aizmirst padzert un paēst. Ja tuvinieks ir gulošs, parūpējieties par izgulējuma profilaksi un reaģējiet uz izmaiņām emocionālajā stāvoklī un uzvedībā, jo reizēm cilvēkam, kuram ir demence, papildus attīstās depresija, bezmiegs, nepamatotas aplamas un nekoriģējamas idejas, halucinācijas, nemieris vai agresīva uzvedība. Var pat parādīties epilepsijas lēkmes, un šādi stāvokļi nav normāla parādība pat demences ietvaros, un ja pamanāt pārmaiņas tuvinieku uzvedībā un emocijās, noteikti nodrošiniet vizīti pie ārsta psihiatra. Esiet aktīvs medicīniskās aprūpes organizēšanā. Cilvēkam, kuriem ir demence, var būt grūti pašam veikt daudzpakāpju uzdevumus, piemēram, izvēlēties speciālistu, pieteikt vizīti, plānot ceļu pie ārsta, izstāstīt ārsta visas sūdzības un iztenot visas ārsta rekomendācijas. Tāpēc arī silts ieteikums, ja cilvēkam ar demenci ir paredzēta konsultācija vai pie ģimenes ārsta vai speciālista, tā skaitā atmiņas speciālista, būtu ļoti labi, ka viņi pavada kāds no tuviniekiem, kurš vairāk zina par saslimšanas būtību, gaitu, simptomiem, lietotiem medikamentiem. Tas arī palīdzēs speciālistam labāk norientēties konkrētā gadījumā un sniegt pilnvērtīgākas rekomendācijas. Iesaistieties arī tuvinieka medicīniskās aprūpes organizēšanā, taču ļaujiet dažādos aprūpes etapos izvēli izdarīt viņam pašam un arī veikt kādus uzdevumus, kas viņam ir par spēkam. Rūpējieties arī par sevi. Rūpes par tuvinieku, kuram ir demence, ir gan laikietilpīga, gan enerģiju prasošs process. Un jums jārūpējas ir ne tikai par viņa praktisko dzīves pusi, bet arī jātiek galā ar emocijām, ko tuvinieka nespēja var izraisīt. Tāpēc apzinieties paši savas iespējas un resursus un neizsmeliet tos, lai neizdegtu. Noteikti ieteikums ir meklēt un pieņemt palīdzību no citiem cilvēkiem un speciālistiem. Interesēties savas pašvaldības sociālajā dienestā par iespēju piesaistīt sociālo aprūpētāju vai ģimenes asistentu.
Pāriesim pie otrā liela šodienas sarunas bloka, proti vispārējiem principiem saskarsmē un komunikācijā ar cilvēku, kuram ir psihiski traucējumi. Tā cilvēki, kuri slimo ar kādu no psihiskām saslimšanām, tā skaitā demence, ir svarīga drošības sajūta, jo lielākā daļai šo cilvēku ir nedrošība, sajūta, ka jebkurā brīdī var notikt kaut kas slikts. Un nereti cilvēki baidās ne tikai par savu fizisko drošību, bet arī par to, ka tiks kritizēti, nosodīti, izsmieti, atstumti un nepieņemti. Saskarsmē ar cilvēku, kuram ir psihiski traucējumi, īpaši svarīgi ir radīt sajūtu, ka mēs cilvēkam nenodarīsim nec fizisku, nec emocionālo kaitējumu. Cilvēks jūtās drošāks, ja saruna ar viņu notiek viņam saprotamā valodā, draudzīgā balss tonī un ievērojot abiem sarunu biedriem ērtu fizisku attālumu jeb saskarsmes telpu. Parasti attālums, kādā cilvēki jūtās ērti sarunājoties, ir izstieptas rokas attālumā, taču tas var atšķirties atkarībā no tā, cik tuvas attiecības ir saruna biedriem, kā arī no tā, kā cilvēks ikdienā ir ieradis komunicēt. Šiem cilvēkiem ir arī svarīga pieņemšana, jo lielai daļai, kuriem ir kādi no psihiskiem traucējumiem, neapzināti ir iekšēja sajūta, ka viņi nav pietiekami mīlami vai vērtīgi. Ir svarīgi, lai saskarsmē ar cilvēku mēs parādām savu izpratni un līdzjūtību par situāciju. Droši var izmantot tādas frāzes, kā droši vien nav viegli tā justies, vai jā, tev nav viegli šobrīd. Šiem cilvēkiem ir svarīga arī uzslavēšana, jo liela daļa, kur ir sastapušies ar psihiskiem traucējumiem savā dzīvē, iekšēji jūtās nevarīgi un bezspēcīgi, un nereti viņos mājo arī bezcerības sajūta. Tāpēc ir vērtīgi dot viņiem cerību, iedrošināt un uzslavēt. Cieņa un novērtējums arī ir ļoti būtiska sastāvdaļa komunikācijā ar cilvēkiem, kurus ir piemeklējusi demence. Ir vieglāk sarunāties un atvērties, ja viņi jūtās līdzvērtīgi sarunu partneri, nevis pamācāmi, zemāki un kontrolējami. Frāzes, piemēram, vai es varu tev ko pajautāt, tā ir tava izvēle, tu vari to darīt sev vēlamā veidā, kādas ir tavas domas un man ir svarīgs tavs viedoklis par šo tēmu. Tas viss vēro cilvēkam sajūtu, ka viņš ir cienīts, ka viņam ir tiesības izvēlēties un kontrolēt situāciju. Un reizēm cieņu palīdz demonstrēt arī attieksme, ka mēs uz savu sarunas biedru skatāmies kā no apakšas uz augšu, ar domu, ko es no tevis varu iemācīties. Turklāt darot to nevis ar apbrīnu, bet ar interesi un cilvēcīgumu. Un pārējām pie trešās šodienas tēmas noslēdzošā blokā, kas ir par to, no kā ir ieteicams izvairīties saskarsmē un komunikācijā ar cilvēku, kuram ir psihiskie traucējumi. Viennozīmīgi ir jāatturās no vispārīgām klišejiskām frāzēm, jo cilvēkam emocionāli grūtā brīdī mēs bieži vien sākam, viss būs kārtībā, gan jau viss sakārtosies, tur nav par ko satraukties, tas viss ir tikai tavā galvā, vai kaut ko tam līdzīgi. Šādi izteikumi cilvēkam, kuram ir psihiski traucējumi, var radīt vēl lielāku trauksmi. Un iekšēji cilvēkam, kuram ir spēcīgas negatīvas emocijas un satraucošas domas, ir grūti tajā brīdī noticēt, ka viss būs labi. Šādi izteikumi no sarunu biedriem un vēl jau vairāk no tuviniekiem var radīt viņā sajūtu, ka viņš ir nesaprasts. Vajadzētu arī izvairīties no padoma došanas. Mums bieži vien no malas šķiet, ka situācija ir vienkārši atrisināma, un mēs steidzamies dot kādu padomu vai pamācību, balstoties uz savu pieredzi un zināšanām. Tev vajadzētu darīt šādi, vai tev palīdzēs, ja tu darīsi šo, nedari tā. Šādas un līdzīgas frāzes vien nostiprina cilvēkā sajūtu, ka viņš pats nespēja atrast risinājumu, mazina viņā
ticību pašam saviem spēkiem un liek viņam justies zemākam. Labāk ir būt iejūtīgam klausītājam nekā padomdevējam. Un, ja vēlaties mudināt cilvēku vērsties pēc palīdzības, tad gan padomu došana var izmantot, sniedzot informāciju par to, kur un kādā veidā var saņemt speciālista konsultāciju un kāds iegūms viņam no tā būs. Atsevišķos gadījumos var palīdzēt noorganizēt vizīti pie ārsta, ja pats cilvēks to nespēja izdarīt, palīdzot atrast piemērotāko speciālistu un sazvanot to. Ir jāatturās arī no nosodīšanas un kritizēšanas. Nereti mēs sarunu biedram pieprasām paskaidrot to, ko viņam pašam priekš sevis ir grūti tik vienkārši izskaidrot. Piemēram, kā tu to varēji nezināt, vai kā tu varēji kaut ko tam līdzīgu izdarīt. Šādi un līdzīgi jautājumi cilvēkam var izraisīt trauksmi un vainas sajūtu. Aprakstā es pievienošu mājas lapu adreses, kur var iegūt praktisku informāciju par demenci, depresiju un palīdzības iespējām Latvijā. Un noslēgumā es vēlos atgādināt, ka, ja jūs vai kāds, ko pazīstat, piedzīvo kognitīvas izmaiņas, it īpaši, ja tas rada bažas, ir ieteicams meklēt medicīnisko padomu pie sava ģimenes ārsta vai atmiņas speciālista, lai saņemtu pienācīgu novērtējumu un atbilstošus norādījumus, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju. Es aicinu jūs pierakstīties kanālam, kas to vēl nav izdarījis, tā katrs no mums var ienest savu arteviņu izglītošanas procesā par smadziņu un kognitīvo veselību, jo katrs pieraksts kanālam, katrs komentārs vai laik šim video palīdzēs sasniegt vairāk cilvēku un uzzināt par šajos video izrunāto. Un arī liels paldies visiem, kas jau ir pierakstījušies. Droši komentējiet, uzdodiet jautājumus un arī rakstiet par sev interesējošām tēmām, ko jūs gribētu dzirdēt vēl. Man ir arī Instagram un Facebook tematiskie profili, tur informācija iznāk krietni biežāk katru dienu, un tā ir daudzveidīga par dažādām tēmām, kas šeit vēl nav apskatītas. Droši piesakojiet pēc vai nu šiem QR kodiem vai linkiem, kas ir atrodami profilā. Šodienai man tas ir viss. Paldies, ka pavadījāt šo laiku kopā ar mani. Ar prieku gaidīšu jūs atpakaļ pēc nedēļas un uz drīzu tikšanos. Atā!